otrās puses, un laba diena šajā patiesi skaistajā dienā, 13. decembrī, ikvienam no klātesošiem biznesa augstskolas turība, un te nu būšu precīzi, juridiskās fakultātes, starptautiskā turisma fakultātes un komunikācijas fakultātes izlaidumā. Dāmas un kungi, mani sauc Haralds Burkauskis, un es šajā dienā rūpēšos par to, lai viss izlaiduma process notiktu tik svinīgi, kā mēs to esam iecerējuši. Un jāsaka, droši vien jūs jau skaidri saprotat, ka ir nepārprotams pazīmes, kas liecina par svētkiem. Tas ir kaut kas tāds, kam jūs gatavojaties domās un darbos, jāsaka, ne jau tajā dienā, kad svētki ir plānoti. Attiecībā uz izlaidumu studijām jūs zināt, ka tas notiek jau daudzus gadus iepriekš. Tā ir tā kņudināšanās, kad jūs tā kā vairākus gadus sekojat līdzi sava atbalstāmā sekmē, pārdzīvot par tādu, kas jums nav zvanījuši gadiem, jo šī taču ir tā jūsu īpašā diena. Bet, protams, vēl no manas puses vēlējums, lai jums patiesi izdodas izbaudīt šo skaisto dienu, kas kopā ar jūsu tuvākiem cilvēkiem, kas šodien tiks palaisti pasaulē ar diplomu kabatā, iespējams ne pirmo un iespējams arī ne pēdējo, būtu vēl viena svētku diena, 13. decembris, jūsu ģimenē pirms Ziemassvētkiem. Dāmas un kungi, man ir tas gods pieteikt, ka mēs esam gatavi sākt biznesa augstskolas turība, juridiskās fakultātes, starptautiskā turisma fakultātes un komunikācijas fakultātes absolventu izlaidumu. Un tāpēc, kā pirmos, es šajā svētku zālē aicinu augstskolas valdes priekšsēdētāju, rektoru un mācību spēkus. Aplausi un kalvienas! Turam, vēl visi nav sanākuši. Visu šī aplaudēšana bija tikai iesildīšanās, jo, mīļie, šis ir tas brīdis, kad mēs esam gatavi ieraudzīt šīs dienas pašus galvenos gaviļniekus, dāmas un kungi, biznesa augstskolas turība absolventi. Lūkšu novērtēt, cik viņi ir stalti, vai ne? Jā! Cik viņas ir skaistas, vai ne? Bet pirms mēs uzzinām, kuri tad ir beidzēji, un pirms ieraugām to brīdi, kad cepures pušķis tiek mests no vienas puses uz otru, kā simboliski apliecinājuma zīme, dāmas un kungi, Latvijas Republikas valsts himna. Yeah.
no priekšpuses ļoti labi bija redzams, kurš nedziedāja ar tiem individuāls pārrunas pēc pasākuma manā vadībā pieteikšanās pēc tam. Labdien, cienījamie absolventi! Tuvojoties... Mums visiem ir liels svētki. Mūsu kopīgais darbs studiju procesā ir vainagojies ar rezultātu. Tas ir diploms, tā ir iegūtā kvalifikācija. Un man ir lepnums, ka jūs izvēlējāties sev, jūsuprāt, labāko augstskolu un mērķtiecīgi virzījāties uz mērķi. Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerāls sekretārs Dans Gimons, atceroties savu karjeru, stāstīja savu skolotāju mācību. Tur ir galva pacelt visu mākoņiem un stāv ciet uz zemes. Un tā nepārtraukti virzies uz priekšu. To jūs esat paveikuši. Ar jums kļuvo cilvēku, ar augstskolas docētāju, administrācijas tehniskā personāla un ar savu grupas biedru nesautīgo darbu un atbalstu jūs esat sasnieguši mērķi. Izvirziet nākamo mērķi un sasniedziet arī to. Friedrichs Nietzsche ir teicis, pienāks brīdis, ka liksies, ka viss ir beidzies. Bet tas būs tikai sākums. Lai jums ir labs sākums sasniegt nākamo mērķi. Mēs esam gandarīti, ka mēs spējām jums dot zināšanas, kvalifikāciju, kompetences, un mēs esam lepni, ka piešķirtā profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnēs, starptautiskā turismā, komunikācija zinātnēs ir jūsu nākotnes devums un arī mūsu ieguldījums tautsaimniecības attīstībā. Augstskolas turībā jau turpina iedibināto tradīciju sākt izlaidumu ar doktora studiju programmas absolventu. Mēs sveicam un vēlam turpmāks panākums juridiskās fakultātes doktora studiju programmas absolventei Sintijai Stiprei ar piešķirto doktora grādu juridiskā zinātnē valsts tiesību apakšnozarē. Ikvienam no jums sasniegt tieši to, ko jūs vēlaties. Es apsveicu jūs ar iegūto izglītību un kvalifikāciju. Novēlu jums, es ceru, sniegotus, bet mierpilnus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, un lai jums viss izdodas. Paldies jums! Dāmas un kungi, un šobrīd vārds apsveikuma uzrunai Biznesa augstskolas turība valdes priekšsēdētājam Aldim Baumaņa kungam. Cienījamie absolventi, kolēģi, izlaiduļu svinīgi viesi, dāmas un kungi. Atļaujiet man Biznesa augstskolas turība valdes un visu augstskolas kolektīvu vārdā šajā mums katram tik svarīgajā dienā sveikt visus, kas pievienojās mūsu absolventu saimē. Iepriekšējiem jau daudzajiem tūkstošiem, klāt šodien nāk vēl pāri par 200. Paldies absolventiem, ka esat šeit studējuši un spējuši tikt līdz studiju procesa noslēgumam. Paldies jums tuvajiem cilvēkiem par atbalstu, par līdzjūšanu, par spēju uzmundrināt un iedrošināt. Paldies augstskolas profesūrai, visiem augstskolas darbiniekiem par lielo ieguldījumu. Augot un pilnveidojoties katram no mums, aug un pilnveidojas sabiedrība. Attīstās augstskola, ar kuru tā vai citādi esam saistīti. Izlaidums pirms gadu mīs vienmēr ir līdzis arī kaut nedaudz atskatīties uz to, kas gadā ir noticis. Ar ministru kabineta lēmumu ir piešķirts promocijas tiesības, jau 3. jomā, vadības zinātnē, dodot mums tiesības piešķirt doktora zinātniskos grādus arī šajā nozarē. Un vēlreiz apliecinot to, ka esam universitātes līmeņa augstākās izglītības iestāde. Jau pierasts, ka bakalaura līmeņa turisma studiju programma iegūst augstāko novērtējumu ANO Pasaules turisma organizācijas akreditācijā. Ar šo gadu tai pievienojas arī maģistra starptautiskā turisma studiju programma. Šajā līmenī tā ir viena no nedaudzajām Eiropā.
augstskolu reitingā starp biznesa skolām Latvijā atkal ieņemam 1. vietu. Un kā vienīgā augstskola no Latvijas šajā jomā iekļūstam Eiropas 100. Tie ir tikai daži piemēri par paveikto, kur jūs visi esat līdzdarbojušies. Un ir vēl viena nianse. Lielākā daļa no mūsu šīs dienas absolventiem ir spējuši savienot studijas ar darbu. Tas noteikti ir grūtāk. Tas prasa vairāk arī no mūsu šīs dienas absolventu ģimenēm un draugiem. Tas prasa ievērojami rūpīgāku un precīzāku laiku plānošanu, bet tieši studējot šādu, iegūmi ir vislielākie. Students, kas jau ir iesaistīts darba tirgū, vienalga, kā darba ņēmējs vai kā darba devējs, daudz precīzāk saprot, kas tieši ir tas, kas ir visnozīmīgākais un praksē visvajadzīgākais. Tas ir vēl viens papildus stimuls augstskolai, vienmēr būt lietas kursā par pārmaiņām darba tirgū un tautsēmniecībā kopumā. Ne tikai salīdzinājumā ar citām augstskolām ļoti zemie bezdarba rādītāji, bet arī darba devēja aptāju rezultāti liecina, ka esam uz pareizā ceļa. Visos mūsu augstskolas piedāvātajos studiju visienos, iegūstamajās profesijās, turības piedāvātās programmas ir starp darba devēju visaugstāk novērtētajām. Tieši saistībā ar darba tirgu sasniegtos rezultātus uzskatām par visnozīmīgākajiem un paldies mūsu šīs dienas absolventiem par ieguldīto darbu mērķu sasniegšanu. Cienījamie absolventi, turmākais dzīves posms jau ar augstskolas diplomu kabatā nekļūst tādēļ vieglāks, bet interesantāks gan. Būs jāpieņem grūtāk un atbildīgāk lēmumi, būs grūtāk izvēles starp dažādām iespējām, un nevienmēr ikdienā derēs mācību grāmatā izvēlēt. Vispirms, no visām šīm daudzajām iespējām, lēmums tā ir izšķiršanās starp izvēlēm, būs jāizvēlās divas, un tad tālāk, nākošajā solī, būs jāmet monēta tik ilgi, kamēr uzkritīs tā, kas no šīm abām palikušajām izvēlēm jums liekas vispareizākā. Tajā brīdī lēmums ir pieņemts, un lai jums veicās tā izpildē. Silts, jauks, mīļs un priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu 2000. Cienījamie klātesoši, augsti godāti absolventi, tagad vārds rektora rīkojuma nolasīšanai, juridiskās fakultātes dekānei, asociētajai profesorei Ingridai Veikšai. Bet vēl pirms tam, dārgie absolventi, informācija par pasākumu loģistiku. Tad, kad izdzirdat savu vārdu un uzvārdu tapušu nosauktu, jūs dodaties šeit uz skatuves kreiso pusi, saņemat diplomu, monētzīmi, parakstaties par diplomu saņemšanu un caur labo pusi atgriežaties savās sēdvietās. Mīļie klātesošie, kā jau teicu iepriekš, fotografēšana tikai un vienīgi no savām vietām. Oficiālās pasākuma fotogrāfijas varēsiet pasūtīt pēc 30. decembra. Par to jāmaksā nebūs. Apsveikšana ar ziediem ceremonijas beigās. Veikšas kundze, jums vārds. Labdien, mīļie absolventi! Šodien jūs varat būt lepni un laimīgi. Jūs esat pierādījuši sev un citiem, ka esat gudri, centīgi un veiksmīgi. Un jūs esat gatavi stāties uz izaicinājumu pilnā darba ceļa, izmantot praksē savas nolikā iegūtās zināšanas. Studiju laikā jūs esat veikuši pētījumus, centušies saprast, kā uzlabot Latvijas tiesisko vidi, kā uzlabot Latvijas drošības vidi. Un tagad jūs esat, tas ir bijis izaicinājums, ar kuru jūs visi esat veiksmīgi tikuši galā, un tagad esat gatavi stāties pretī biznesa vides izaicinājumiem. Tomēr aicinu, kā jau teica arī rektorkungs, aicinu jūs visus neatstāties pie sasniegtā, bet turpināt studijas mūsu augstākas izglītības programmās, maģistra un doktora programmās. Jūs esat laipni aicināti atpakaļ skolas solā. Šajā vietā man gribētos pieminēt to personu, kura jūsu vidū ir sasniegusi jau šo visaugstāko punktu, ko arī rektorkungs pieminēja. Tā ir mūsu jaunā tiesību doktore Sintija Stipre.
un viņa ir rakstījusi savu darbu par Latvijas valsts apbalvojumu tiesisko regulējumu. Bet ko es īpaši vēl gribētu piebilst, ka jaunā doktore ir izgājusi pilnu studiju ciklu biznesa augstskolā Turība, no bakalaura līdz maģistra un tagad arī līdz doktora studiju programmai. Un es domāju, ka jums visiem ir lielisks piemērs, kā neapstāties pie sasniegtā. Ņemiet to par piemēru un uzdrošinieties. Pāris vārdu angļu valodā, lai gan juridiskajā fakultātē šobrīd nav angļu valodas absolventu, bet citās fakultātēs ir, tādēļ novēlēšu arī viņiem. Dear graduates, today you can be proud and... Zināšanas vienā no smagākajām, bet vienlaikus arī interesantākajām profesijām, juristu profesijām. Daļa no jums sākus jau strādāt, veidojot svarīgo saikni starp teoriju un praksi. Svarīga šī saikne ir ne tikai tiesību zinātnē kopumā, bet arī katra jurista darbā. Jūsu šodien saņemtais diploms apliecina iegūtās zināšanas, taču labam juristam vajadzīgs kas vairāk, ir vajadzīga gudrība. Un gudrība ir saprātīga zināšanu izmantošana, kas rodas no pieredzes savā amatā. Mans vēlējums jums – esiet gudri un emocionāli stipri juristi, augstākās raudas profesionāļi savā turpmākajā darbā. Viktorovs kungs šodien arī klātesošs, arī viņam svinību diena, labi, ka nebija jārunā dubultā. Dāmas un kungi, es aicināšu dekānu turpināt rektora rīkojumu lasīšanu, jo diploms saņem vēl citi šīs dienas izlaidumā. Sakarā ar profesionālās bakalaura studiju programmas tiesību zinātnes apgūšanu, izsniegt diplomu un izslēgt no studējošo saraksta šādus studentus. Ieva Ābele, Aija Āboliņa. Mēs esam sasnieguši to brīdi, kad pēc nopietni runājot Eiropas advokātu un juristu asociācijas pamatprincipu hartas, jūs esat kļuvuši par taisnīgiem virsniekiem. Un tas ir tikai sākums, jebkuram virsniekam vienmēr ir dzīves mērķis kļūt par ģenerāli. Un tad lūdzu ar vienu principu, veni vidi vici, un ievērot klienta intereses, novēlu jums sasniegt ģenerāla statusu. Jā, vēl labs jurists ir tas, kurš grib kļūt par tieslietu ministru. Vai ne? Jā. Dāmas un kungi, dekāns kundze, es aicinu jūs turpināt rīkojumu lasīšanu saistībā ar to, kur tad šodien saņem nākamos diplomus. Sakarā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas organizācijas drošība apgūšanu, izslēgt no studējošo saraksta šādus studentus un izsniegt viņiem diplomus. Denis Fedostējevs, Jurijs Garšins, Aleksandrs Jakuševs, Niklaus Juhna, Agitai Dorņai, Henrijs Kisindžers, labi zināms ASV diplomātsai teica, ka jebkurš panākums ir tikai biļets nākamam, daudz grūtākam uzdevumam. Šodien saņemtais diploms ir tikai komerces punkts jūsu izaugsmes un pilnveidošanās dzejā. Dzīvē jums priekšā stāv daudz un dažādi izaicinājumi. Pieņemiet tos, riskiniet un audziet līdzi ar katru savu panākumu. Mēs, augstskolas pasniedzēji un darbinieki, pievienojamies visiem daudziem apsveikumiem un novēlam jums dzīvē nospraust pareizes mērķus un tos arī sasniegt. Dear graduates, Steve Jobs has said, life is going to give you just what you put into it.
I wish you both in professional career and in your personal development to know what you want to achieve and put your heart in everything what you do. Our congratulations to all of you. Tagad rektora rīkojums sakrā ar profesionālās maģistra studiju programmas turisma strateģiskā vadība apgūšanu, izsniegt diplomu un izslēgt no studējošā saraksta šādus studentus. Due to opposition of professional master program tourism strategic management and on the basis of decision of State Examination Commission on granting of professional master degree and qualification of manager of enterprises and institutions, the following students are liable to being issued diplomas and excluded from the list of students. Laura Autering. Laura arī augstskolas darbinieku praktikā pētījuma segmenta visā studiju laikā. Marta Gultmane. Arī praktiskais darbinieku praktika ar labām pētījuma sekmēm. Martu apsveicam ar meitiņas piedzīvšanu nākamā dienā pēc valsts pārbaudījuma aizstāvēšanas. Arī Madarai augstskolas darbinieku praktika. Kristīna Koluža. Kristīna saņem augstskolas darbinieku praktika ar pētījuma sekmēm teikuma aizstāvētu maģistra darbu. Vilnota Jabarova. Adilbek Kudejbarganov. Linda Līmana. Suprop Norbekov. Jānis Doktors. Lilita Smane. Liena Vība. Tālāk rektora rīkojums numur 1429 sakrā profesionālas bakalaura studiju programmas turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības apgūšanu. Mums ir jāuzstāj pauze. Jā. Es domāju, kur jūs gribat skriet? Mums ir vēl viens apsveikums, jo globālās līderības fóruma priekšsēdētājs Lauzķievs Pjams arī ir gatavs sveikt absolventus un viesus, protams, neklātienē. Hello, my name is Lau Siu Tian. I'm a visitor from Singapore. I have spent most of my life working as a corporate executive, as an entrepreneur, and finally now as a consultant and trainer, management trainer all over the world, especially in Asia. But I'm very happy to be here in Latvia to help Teriba University develop programs in which we can integrate the ideas from Asia and Europe to develop successful models for businesses. I congratulate the graduates of Teriba University and wish them the best in their professional life once they go out into the real working world. Tagad, Dekāns kundze, jūs varat turpināt to rektoru rīkojumu sadaļu, kas attiecas uz bakalauriem programmām. Sākšu vēlreiz. Rektora rīkojums numur 1429. Sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadību apgūšanu izsniegt diplomu un izslēgt no studējošā saraksta šādus studentus. Sanita Abelīte. Līga Baikova.
Gabriela Begova. Agnese Brūdere. Marina Cvetkova. Renāta Garkalne. Lāsma Indrikova. Idrīta Jēkaba. Māris Terkovs. Andris Trūplis. Daira Rozentāla. Andris Trumbaks. Laime Salma. Roberts Piliņš. Alīna Solomonova. Gatis Varaks. Apsveicies vispārējais. Paldies dekānas kundzei. Rīkojumā, kur jāsaka arī gana baisi vārdi par izslēgšanu no sarakstiem. Labi, ka tie nāk komplektā ar diplomu saņemšanu. Mēs esam tikuši faktiski līdz 2/3. Tas būtu tā statistiski līdz 2/3. Bet šī brīža vēl viens video apsveikums no Armandas Valkenberga. Viņš ir Turisma attīstības valsts aģentūras vadītājs. Cienījamie absolventi, turisms ir ļoti skaista tautsaimniecības nozara, tas ir dzīvesveids, tas ir veids, kā jūs varat piepildīt savu dzīvi, padarīt to interesantu un jauku. Latvija ir ļoti skaista zeme. Mēs zinām, ka ar to mēs varam droši lepoties. Un turismam ir ļoti labas perspektīvas, jo tā ir viena no tautsaimniecības nozarēm, kur mēs varam augt un augt. Tāpēc es novēlu, lai jūs būtu tie, kas mūsu turisma nodari audzētu, attīstītu un ienestu jaunā kvalitātē. Lai jums izdodās visi iecerētais. Un tagad tā trešdaļa, kur jāsakies uz skatuves, aicinu man pievienoties komunikācijas fakultātes dekānam, asociēto profesoru Andri Petersonu. Labdien, absolventi, viņu tuvinieki, kolēģi, dear graduates, relatives, of them, friends and colleagues. Ļaujiet man sākt ar komplimentu. Kompliments ir uzslava, cildinājums, kuru parasti lieto, lai pievērstu otru cilvēku uzmanību, izpatiktu un liktu otram cilvēkam justies labi. Katru dienu esot jāpasaka vismaz 7 komplimenti. Tātad viens kompliments 2 nomodes stundās.
lai izpildītu šo komplimentu normu un justos vēl labāk nekā esam šeit, es lūdzu jūs līdzās sēdošos vai priekšā aizmugurē sēdošos pagriezties vien pret otru. Lūdzu. Absolventi, kolēģi. Lūdzu pagriezieties viens pret otru. Kungs ar dzeltenajām puķēm pilnīgi droši, ja jums šobrīd nav pāris, pagriezieties aizmugurē sēž. Līdzās jums sēž vēl viens kungs. Jā, pilnīgi droši. Tā, tajā brīdī esam tagad pa pāriem. Brīnišķīgi. Un tagad lūdzu pasakiet viens otram komplimentu par šo jauko dienu, par cilvēku, kas sēž mums līdzās. As so many nice persons are gathered here, I would like to begin the ceremony with compliment. What do I mean by this? I would like to ask you, please turn to the person next to you and pay him or her a nice compliment. Tā. Andri, ļoti laba uzrunas ievada pirmās prezidents sākuma daļa. Paldies. Mani komplimenti būs veltīti komunikācijas fakultātes maģistrantūras absolventiem. My compliments will be devoted to the graduates of communication faculty. Solis piepildīja. Jūs vairākus gadus esat dzēruši no zinību avota. Nu, laiks atdot parādu. Zemes mātei, mātei Latvijai un personīgajai mātei. Un tajā mēs jums novēlam labvēlīgu zvaigžņu stāvokli un veiksmi. Tā jums būs vajadzīga. Un, kad pēc trešās zvana zisīs gaismas zālē, tu kāp uz skatuves un raugies citā tālē. Veiksmīgi. Un šis ir brīdis, kad absolventiem ir iespēja apsveikt augstskolu, kuru, jūs esat tiešām beiguši. Bet šis ir brīdis, kad, protams, priekšroka ir doktorantei. Sinties tikai, lūdzu. Es zinu, ka jūs esat gatavojis runu, tāpēc cilvēki ir pateicīgi jums ar aplausiem. Godātais rektora kungs, augstskolas vadība, cienītā juridiskās fakultātes dekāne un lektori, absolventi un visi klātesošie. Ikviena cilvēka dzīvē ir brīži notikumi, kas paliek spilgtā atmiņā. Manā dzīvē viena no šādiem ļoti īpašiem notikumiem būs disertācijas aizstāvēšana un juridisko zinātņu doktorgrāda diplomu saņemšana šodien. Kad uzsāku studijas augstskolā turību pirms 13 gadiem, juridiskā fakultāte piedāvā tikai bakalaura un maģistra studiju programmas. Pateicoties bijušā juridiskās fakultātes dekāna, tagad jau rektora, profesora Jāņa Mačišķoņa, profesora Aiva Renciņa un komandas uzņēmībai un nesautīgiem darbam, tika izveidot arī doktorantūras programma juridiskajā zinātnē, kurā es uzsāku studijas pirms 7 gadiem. Studējot doktorantūrā, es iemācījos konstruktīvi diskutēt par sarežģītiem tiesību jautājumiem, izstrādāju zinātniskās teorijas par Latvijas valsts karoga un valsts apbalvojumu tiesisko regulējumu un prezentēju savas atziņas zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tāpat man bija unikāla iespēja izbaudīt tiesību jaunradas procesu, izstrādājot Latvijas valsts karoga likumu, kuru Saeima pieņēma 2009. gadā. Pateicoties disertācijas ietvaros veiktajiem pētījumiem, es esmu kļuvusi par vadošu ekspertu valsts simboltiskās aizsardzības jautājumos Latvijā. Tādējādi biznesa augstskolā turības esmu iegūst nevien labu akadēmisko izglītību, bet arī iemācījusies pielietot teorētiskās zināšanas praksē, ko atzinīgi novērtēs arī mans darba devējs ārlietu ministrija. Pēdējos gados turības juridiskajā fakultātē ir uzsākuši arī vairāk ārvalstu studenti, kas liecina par augsto studiju kvalitāti un fakultātes spēju konkurēt ar citu Eiropas augstskolu piedāvātajām programmām. Tādēļ saņemot doktora grāda diplomu šodien un noslēdzot akadēmiskās studijas biznesa augstskolā turība, es varu lepoties, un man ir bijusi iespēja mācīties šajā augstskolā un iegūt Eiropas līmenim atbilstošu izglītību. Es novēlu juridiskās fakultātes dekānei Ingrīdai Veikšas kundzei
saglabāt pozitīvo, profesionālo un radošo garu, kas valda nevien doktorantūrā, bet arī visā fakultātei, lai jums cienītā dekāna skundze un docētājiem pietiek spēku un izturības īstenot jau iesāktos projektus, organizēt starptautiska mēroga zinātniskās konferences un izglītot jauno Latvijas juristu paudzi. Savukārt rektoram, profesoram Jānim Večišunim un augstskolas vadībai es novēlu neapstāties pie sasniegtā un turpināt darbu, lai jau visdrīzākajā laikā mēs biznesa augstskolu turību varētu dēvēt par universitāti. Izmantojot šo izdevību, atļaujiet man cienīgā dekāna skundze pasniegt šo te vēlējumu fakultātei vai augstskolai no mums šīs tik īpašās dienas par nelielu piemiņu. Kārtīgs lidams, jo viss ir nopulēts, un var griezt valšus un tos otrus. Cienījamie klātesošie, vecāki, draugi un rādi pasniedzēji, mēs visu bakalaura turismu studentu absolventu vārdā mēs vēlamies pateikties jums par šiem 4 gadiem, par to, ka jūs devāt tik daudz mums zināšanas, pieredzi, prakses. Un mēs vēlamies, mēs pievienojamies, kā iepriekšējiem atšķirtēm, mēs arī mēs dāvinām grāmatas. Un šīs grāmatas vēlamies, lai tiks pievienotas skolas bibliotekai. Šeit ir abas grāmatas ir par pasaules skaistākajām vietām, skaistākajām pilsētām. Un nākošajiem absolventiem, kas būs aiz mums, mēs tā kā novēlam katram no viņiem vismaz daļā no šiem pilsētām un valstīm atcerēties un iedzīvot to visu. Paldies jums visiem! Nākamie sveicēji. Vai jūs var apsveikt? Nē, tikai pirmā. Labdien! Ir teiciens, ka gudri cilvēki dažkārt ir neizglītoti. Savukārt izglītoti cilvēki nevienmēr ir gudri. Bet es zinu, ka mēs visi, kas iegūstam šodien diplomas, esam gan gudri, gan nu jau arī izglītoti. Par to paldies Turībai augstskolā. Lūdzu. Tā, visiem labvakar. Es gribētu dot vārdu Sanitē, par cik mums līdztiesību, nezinu, kā tas izskanīja. Paldies, Andri, bet mēs tā kā viedojāmies ar kolēģiem, ka šo vārdu mēs dosim tev tomēr. Ļoti jauki, labdien visklātesošie, kas ir sanākuši, tuvinieki, radinieki, tuvākie un pat radošais docētāju kolektīvs. Nu tā nu ir sanācis, ka mēs juristi, gandrīz 7 gadus atpakaļ, 6 gadus atpakaļ sākām te bakalauros, un kas tu būtu domājis, ka mani kolēģi deleģēs arī šobrīd maģistrantūru beidzot arī ar Sanitu, kā mēs bakalauros uzstājāmies, un jums visu labu vēlējām, tā kā, tagad mēs esam šeit atkal. Jāpiekrīt profesoram Atšķiram teiktajam, ka Nīči teica, jo tu augstāk kāp, jo paliek augstāks. Bet, es neredzu, ka ir augsti, ir labi, un mēs esam šeit. Neskatoties to, ka gājas ir aivi, ir bijušas dažādas grūtības. Jāsaka visiem paldies, kas ir palīdzējuši, kas arī nav palīdzējuši, kas mūs ir mobilizējuši, un arī jāsaka paldies tam, kas ir traucējuši. Mēs esam sapratuši, ka bez viņiem mēs esam varējuši ļoti labi iztikt. Īsumā arī viss. Tātad viens ceļa nogrieznis ir nogriezts, tātad jebkuras beigas, tas ir kāda jauna ceļa sākums. Vēlreiz paldies, kam ticēja un bija kopā ar mums, kopā ar tuviniekiem, radiniekiem, vecākiem, mīļiem. Paldies arī tiem, kas arī šobrīd nav starp mums. Nobeigumā var tikai pateikt, ka šodien ir ne tikai mūsu juristu maģistrāna svētki, bet arī svētki šai jaukajai augstskolai, biznesa augstskolu turību un viņu radošajam kolektīvam. Paldies par jūsu uzmanību, un nobeigumā mēs gribam profesorai Veikšai Saeimas juridisko dokumentu apkopojumu uzdāvināt.
Un gan vai no absolventu puses vēl ir kādi, kas vēlas sveikt vai pateikt savu paldies augstskolai. Ja neviena roka neceļas, vai kāds, kas vēlas teikt savu individuālu paldies pasniedzēju sastāvam, kādam no viņiem individuāli profesoriem, docētājiem. Ja ne, dāmas un kungi, tad es aicinu šajā brīdī pievienoties Biznesa augstskolas turība himnai, tāpēc aicinu pievērst jūsu uzmanību ekrāniem. Tiem, kam ir muzikālā balss un laba atmiņa, tie, kas zina gan meldiņu, gan vārdus, protams, ir aicināti un turēt dodaķiem līdzi. Aplausus vajadzētu gan kuklus, jo mums turībā studijas ir labākās. Mani vēl nav aicinājuši pasniegt, bet es ticu, ka Imre uzrunā. Dāmas un kungi, paldies, varat uz mirkli piesaist, jo šo ceremoniju es aicināšu noslēgt asociēto profesoru komunikāciju fakultātes dekānu Mutīgo Andri Petersonu. Lūdzu. Darbarīgus neaizdod, bet tas ir uzticības jautājums, lūdzu. Paldies, ka kādāt man uzticēja, jo es gribētu būt kadrā. Es gribētu būt kopā ar jums. Un vai jums ir mobilē telefoni ar foto? Izvelciet, lūdzu, un uzlieciet uz fotogrāfēšanu, uz filmēšanu. Kam ir? Un kam nav, tie ir pilnīgi mierīgi. Un visi pieturīs kājā, ar sajūtu, ka viss labais reiz beidzas. And now make sure that your back tassel is on the left side. Tātad, kā pušītim prezējā pusējā lūk. Un būs jādara divas lietas kopā. Būs jāuzfilmē šīs dienas
ievērojamākā persona, kuru jūs par tādu uzskatāt. Un ar otru roku, nedarēsim, vai es noliktu? Un ar otru roku, tad šo te pušķīti no kreisās puses jūs celsiet uz labo pusi. Bet, vēl nē. Tātad. Visiem tagad ir foto, un vienlaicīgi tad spiedīsim. Esat gatavi? Jā. Ready? Aim! Fire! Dariet to! Un tagad aplausi un vēl viena lieta, kas ir jādara. Atveru rokas, metiet ar savu taisā. Jūsu aplausi un galvinas, viņi ir veikuši. Viņi zina labāk, vairāk, viņi grib vairāk. Tagad pirmās šampaniešu glāzes, jau tūlīt nodos savu līdzi. Pēc pasākuma programmas izlaiduma vadītājs ir tas, kurš uzsauc tostu. Paldies! Tā kā šeit šodien tika pieminēti daudzi izcili vīri, kas savulaik ir izmetuši pa kādam trāpīgam vārdam vai spārnotam teicienam, tad ļaujiet man turpināt šajā pat garā. Atgriezīšos pie Winstona Churchilla, un viņa viens no slaveniem citātiem bija ārkārtīgi vienkārši. Uzvarēt nozīmē piecelties vienu reizi vairāk nekā krist. Jūs cēlāties un kritāt kurš 4, kurš 6, kurš 13 gadus. Iespējams, ka kritāt vēl vakar. Šodien jūs stāvat kājās. Bet lai jums ir drosme, krist un spēks atkal celties. Par jums! Šī izlaiduma oficiālā ceremonija ir noslēgusies. Pasniedzējs, lai neradītu lieku burziņu, es jau faktiski varētu aicināties uz fotostudiju, kas atrodas pirmā stāva kafejnīcā. Savukārt visi klātesošie var izmantot lielisko iespēju turpmākās minūtes 15 doties pie savējiem ar ziediem, uzšaut pa kādai mīļai, pučai, pasniegt ziedus un teikt vislabākos vēlējumus. Un es gribu atgādināt tiešām izdarīt to 15 minūtēs, jo jūsējie šajā dienā nav vienīgie, kuriem mēs šajā zālē gribam pasniegt diplomus. Tāpēc es atgādinu par iespēju fotografēties draugu tuvinieku lokā. Šis ir pirmajā stāvā. Tāpēc baltās, kas ir pārveidojums par fotostudiju. Paldies un lai jums veids! Pazuda. Так, мамочка, тебе еще так легко не подберешься. Ну, наверное, шапра. Es nezinu, kur viņa pazuda. Es te pat bija. Tagad uz tālām te pat.
Gan jau atradīsies. Kurš ir Viņš vienīgā bija baltā kleita, vēl viena meitene bija baltā. Nu, jā. Nezinu, kur viņa pēkšņi pazuda. Stāvam tepat. Vai meklē mūs? Nu jā, vismaz 3-4 būtu, jā. Pazaudējām. Ko tad? Nedarīs? Kur ir? Nāču. Kur? Tagad stāvāt tepat. Malā, lai man nofilmēt. Savādāk būs tā. Jā, tā. Vecāki priekšo, ka vecākiem pēc tam jau vēst. Kāpēc tu krīt nost? Puču. Kur tagad? Kaut kāds bumbulis bija. Nu, tā. Nu. Kurā? Jūs varētu nepatiesi. Vai tālāk? Nepagāja, šeit ar tos gadus. Vai meklējamies Jā, būtīgi. Tā vienā mirkli tāds Nevar palēmēt bet var mirkli lai vēršanās priekšu. Tā virzienā ir jāsaka, bet Otrās puses un laba diena šajā patiesi skaistajā dienā 13. decembrī ikvienam no klātesošiem biznesa augstskolas turība. Un te būšu precīzi juridiskās fakultātes, starptautiskā turisma fakultātes un komunikācijas fakultātes izlaidumā. Dāmas un kungi, mani sauc Haralds Burkauskis, un es šajā dienā rūpēšos par to, lai viss izlaiduma process notiktu tik svinīgi, kā mēs to esam iecerējuši. Un jāsaka, droši vien jūs jau skaidri saprotat, ka ir nepārprotams pazīmes, kas liecina par svētkiem. Tas ir kaut kas tāds, kam jūs gatavojaties domās un darbos, jāsaka, ne jau tajā dienā, kad svētki ir plānoti. Attiecībā uz izlaidumu studijām jūs zināt, ka tas notiek jau daudzus gadus iepriekš. Tā ir tā kņudināšanās, kad jūs vairākus gadus sekojat līdzi sava atbalstāmā sekmē, pārdzīvot par tādu, kas jums nav zvanījuši gadiem, jo šī taču ir tā jūsu īpašā diena. Bet, protams, vēl no manas puses vēlējums, lai jums patiesi izdodas izbaudīt šo skaisto dienu, kas kopā ar jūsu tuvākiem cilvēkiem, kas šodien tiks palaisti pasaulē ar diplomu kabatā, iespējams ne pirmo un iespējams arī ne pēdējo, būtu vēl viena svētku diena, 13. decembris jūsu ģimenē pirms Ziemassvētkiem. Dāmas un kungi, man ir tas gods pieteikt, ka mēs esam gatavi sākt biznesa augstskolas turība, juridiskās fakultātes, starptautiskā turisma fakultātes un komunikācijas fakultātes absolventu izlaidumu. Un tāpēc, kā pirmos, es šajā svētku zālē aicinu augstskolas valdes priekšsēdētāju, rektoru un mācību spēkus. Aplausi un galvenais! Turam, vēl visi nav sanākuši.
piesildīšanās, jo, mīļie, šis ir tas brīdis, kad mēs esam gatavi ieraudzīt šīs dienas pašus galvenos kaviļniekus, dāmas un kungi, Biznesa augstskolas Turība absolventi. Priecīga. Beidzot. Pasties, visi pārējie arī priecājas par tevi. Priecājamies par Līgu šodien. Gats negrib bildēties. Nu, Goti. Nu, davai, divu tā ar mani. Bez Kika. Kika neredzēs. Rekar vaininieks ir. Labi. No. Bija vairāk mēs negrib? Es gribu vēl vienu. Iznāk varētu dzert mani? Jā, ņem. Cik tev var jūs pilnēt? No, mums vajag daudz, tie ir 10 gadi tomēr. Cik izlietumi? Šis pirmais normālais mani priekš viņas. Tur vajag daudz bilžu. Diploma arī. Līga, nemaz ar to pašu diplomu, tu parādīji diplomu? Līga, tev ar diplomu jāparāda vēl būs. Jā, Līga, tev vajag diplomu bildi. Jā. Tev 5 tas vidus. Nopietni? Draugās vilkt, ka viņš beidzot ir apstāvēt. Vai tā pirks priekšā bakalaura? Skaties, bet uz mani, nevis uz māti. Smaidīt. Kaut kas sanāk. Rekur, Zanē, man ir visas trīs krāsas, man ir bijis sarkas, man ir bijis zils un man ir zaļš. Tā, kas numuri ir pie mani? Taga, kur tu esi vispār? Es tevi neredzu. Es gribu, lai man oficiāli lecienā. Vai man dieni tiešām? No, lec. Kāds tī?